Tūla Omnistor 6300 jumta marķīze. Lielisks risinājums, ja jums ir busiņš, kempers vai tam līdzīga tehnika. Fantastiski iespēja patvērties no saules stariem vai no lietus lāsēm. Uzstādīšana. Lai šo produktu uzstādītu, ir nepieciešami dažādi speciālai instrumenti, kas visticamāk nebūs iespējams mājas apstākļos. Ir nepieciešama šāda te speciālā kniežu pistola. Šīs te vītņu kniedzes mēs iekniedējam iekšā jumtā, tehniskajos caurumos, kurus ražotājs ir atstājis. Tālāk mums ir šādi te 3 gabali tūlas kronšteini, speciālā mastika, kas arī tiek uzstādīta šajā savienojumā starp pašu kronšteinu un jumtu. Kā arī 2 cilvēki, lai šo konstrukciju pašu marķīzi mēs varētu korekti uzstādīt uz jumta un kāpnes. Tātad šim konkrētajam busiņam ražotājs ir paredzējis tehniskos urbumus. Šie te urbumi ir paredzēti tam, lai varētu dažādas jumta konstrukcijas uzstādīt uz jumta. Šajā gadījumā ņemam laukā speciālos rūpnīcas atstātos aizbāznīšus un kniedējam iekšā vītņu kniedzes, pie kā jau mēs stiprināsim tūlas kronšteinus. Tieši tā kā ražotājs ir norādījis, kronšteinu pirms mēs skrūvējam, uzklājam virsū speciālo mastiku un sākam montāžu. Kad visus 3 kronšteinus esam piestiprinājuši pie jumta, varam virzīties uz priekšu un turpināt uzstādīt pašu marķīzi. Uzstādīšanu esam veikuši, marķīze ir veiksmīgi pieskrūvēta pie automašīnas jumta. Un ko? Skatīsimies, kā tā izskatās izlaistā veidā. Marķīzes lietošana. Tūla mums dod līdzi šādu te teleskopisku rokturi, ar ko ir domāts ērti izlaist marķīzi. Aizmugurē ir skrūvēšanas mehānisms, ar ko viegli ir un ērti iespējams marķīzi izlaist. Marķīzi mēs izlaižam aptuveni līdz pusei. Un tad izlaižam atbalsta kājas. Atbalsta kājas nofiksējam. Un turpinam izlaist pašu marķīzi. Šos te attālumus attiecīgi laižot tālāk jau pašu marķīzi, kājām arī pabīdam uz priekšu, lai neveidotos lauziens. Un tagad jau mēs varam uzstādīt tajā augstumā, kurā mēs vēlamies, lai marķīze atrastos. Tad, kad marķīzi esam izlaiduši, tad nedaudz parulējam atpakaļ, lai nostieptu to, lai mums nekrātos uz marķīzes lietus ūdens. Un nepieciešamības gadījumā mēs arī varam palaist vienu vai otru kāju augstāk vai zemāk, lai lietus ūdens mums smuki līt nost no marķīzes. Biežāk uzdotie jautājumi. Cik krāsās ir iespējams iegādāties šo te marķīzi? Tātad tūla piedāvā mums 3 krāsas. Viena ir šāda te melna, kā mēs esam uzstādījuši, ir sudraba krāsas un ir balta krāsa. Kādas ir pieejamās izmēru konfigurācijas? Omnistor marķīzes modelis ir izstrādāts 9 dažādos garumos, tā, lai tas būtu pieejams principā jebkuram šādu izmēru busam, atkarīgs no tā, vai tas ir īsais bus, vai tas ir vidējais vai garais, tā kā 9 dažādi izmēri. Garantija. Tūla Omnistor 6300 modelim tiek dota 2 gadu rūpnīcas garantija. Vai tūla Omnistor modeli mēs varam uzstādīt mājas apstākļos un cik laiku tas aizņems? Gribētos teikt, ka mājas apstākļos īsti to
izdarīt nevar, vai tas būtu apgrūtinoši, jo jums ir nepieciešami dažādi specifiski instrumenti, jums ir nepieciešams 2 kāpnes un jums ir nepieciešami 2 cilvēki. Kopumā Omnistor modeļu uzstādīšana mūsu servisā aizņēma aptuveni 2 stundu laiku. Vai pie mums ir iespējams uzstādīt iegādāto jumtu marķīzi? Jā, protams, šo pakalpojumu mēs piedāvājam saviem klientiem. Cik ilgu laiku aizņems marķīzes atvēršana un uzstādīšana? Marķīzes atvēršana un uzstādīšana aizņem aptuveni laiku līdz 5 minūtēm. Vai Tūla Omnistor modelim ir pieejama aksesuāri? Jā, šim modelim mēs varam piepirkt dažādas aksesuārus, kas ir sienas, moskītu sieti, sienas ar logiem, ar ieejām. Būtībā varam uzbūvēt veselu telpu. Konkrētā marķīze ir paredzēta uzstādīšanai jau uz lielāka izmēra busiem, kā piemēram Volkswagen Crafters, Opel Movano, Renault Masters. Šodien konkrētais eksemplārs mums ir MAN busiņš, kā arī Tūla piedāvā 2 risinājumus. Viens ir manuālais risinājums, kādu esam šodien mēs uzstādījuši, kur no aizmugures ir iestrādāts mehānisms, ar ko mēs skaisti un vienkārši izrulējam laukā marķīzi, kā arī ir automātiskais risinājums, bet to jau mēs parādīsim kādu citu reizi.